Man liekas, ka mēs esam tuvu cēsīm. Apskaties, cik skaistas vēsturiskas sēkas. Apskaties, kas par izpildījumu. Viss koks un jumtiņš. Dienas saimniec. Mēs esam klāt. Čau. Un gribam redzēt sākumā, kas jums te ir. Ārkārtīgi skaista māja, to, ko jūs redzat. Kāpēc jūs mūs esat izsaukuši? Kas ir vajadzīgs no mums? Primārais, kāpēc mēs vispār izvēlējāmies jūsu materiālu, jo mums... Fermacelu. Jā, Fermacelu, jo mums draugs arī sauc pusē renovē. Arī vecu māju. Un viņš pateica, ja mēs kaut kur ieliksim reģipsi, tad mēs varam izdzēst viņa telefonu numuru. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā mājā neliek neviens reģipsi. Un arī tas, ka palasot no materiālu, man ir pieredze reģipsi, jā, ka viņš var sāk pūt, slāņoties, un es to negribu. Man ir slikta pieredze pelēji. Ideāli, super, ņem skatīties, tad, kas tur iekšā ir, un es parādīšu savukārt, ko es māku. Malči. Un ārsienās tad jūsu siltums ir šitādā veidā, ja? Jā. Mums ir tātad jau vecais mūris, iekšā šitā nosūtuma. Pēc tam ir profili un virsū Fermacels. Jā, tāds super. plāns. Un griestos arī. Jā, griestos siltumās ir slēptā, kā vairāk nebūs. Tātad, kam ir jāstāsta par Fermacelu, kas būs galvenais darītājs un kas ir... būs galvenais darītājs. Tur nebūs galvenais? Būšu arī, bet ne galvenais. Tātad, pats pirmais. Fermacels tātad ir viendabīgs, un tā ir būvniecības plāksne. Tātad ar viņu strādā tāpat kā ar finieri vai OSB, jo, ja ar viņu strādās kā ar apdars plāksne, tad tur var būt plaisas, jo viņš iesaistās konstrukciju noturībā, dod diagonālos spēkus un nespējas un viss.